Aprīlis daudz viet Latvijā ir bijis siltākais mēnesis, un tas tiešām ir atnesis dažādu veidu pārsteigumus. Šodien uzzināsim, kad tad ir labākais laiks priekš otrā ziemas kviešu papildmēslojumu, kā vispār izstās labi pabarots augs un kādam tam vajadzētu būt. Ko šīs te krasās temperatūras svārstības mums ir izkorģējušas tieši mikroelementu deficītos, un kā mēs to varētu labāk skatīties. Nu, un īstenībā galvenais arī, kas notiekās ar nezālēm. Tie pirmie darbi, kas tagad ir jāveic uz lauka, ziemā kultūrās, kā un no kura gala sākt. Un raidījuma beigās mums būs neliela ballīte, jo mums ir ko svinēt. Ko darīt ar mēslojumu, ja šovasar vispār lietus nebūs? Kas ir optimāli pabarots augs? Un kāda vispār jēga no otrā ziemas kviešu papildmēslojuma? Tos visus jautājumus mēs noskaidrosim pie manas kolēģis Ilonas. Čau, Ilona! Sveiks, Rudolf! Slāpekli mēri! Jā, ir īstais laiks, lai saprastu, kas notiek šobrīd ar augiem. Pastāsti šobrīd, kāda ir jēga no tā otrā ziemas kviešu papildmēslojuma? Otrā papildmēslošanas reizes uzdevums patiesībā ir pabarot augus, lai viņam ir pilnvērtīgi uztaisītu zaļo masu un izveidotu vārpu, lai veidotos raža. Bet tai pašā laikā augus nedrīkst pārbarot ar slāpekli, lai neveidotos liekas slāpekļa koncentrācija augsnē un augs izveidot pilnvērtīgu labu sakni, lai viņš meklētu šīs te barības vielas arī pats attiecīgi. Jo augam ir jābūt optimāli pabarotam, lai veidotos vislabākā raža un būtu arī optimāls šis te slāpekļu nodrošinājums augiem. Un kā šo sezonu, ko prasa sensors? Apmēram 2 reizes nedēļā dodamies uz lauku, veicam šos te mērījumus un saprotam, kāda ir slāpekļa dinamika. Jo ļoti būtiski ir noķert to optimālo slāpekļu papildmēslošanas devu. Tad tas ir daudzums, kur nepieciešams nepieciešams augiem iedot papildus slāpekli tam, ko dod jau augsne. Un to mēs varam panākt tādā veidā, ka mēs saprotam, cik daudz no augsnes šogad šī sezonā slāpeklis atbrīvosies, kādi ir šie mineralizācijas apstākļi. Un ja šī brīdī mums nav slāpekļa pieprasījums, ja viss ir kārtībā, ja augi ēd to, kas viņiem ir augsnes piedāvājumā, tad nākošo mēslošanas reizi mēs atliekam uz vēlāku laiku. Savukārt, ja šis pieprasījums ir izveidojies, ņemam mēslojumu, braucam uz lauku, veicam otro šo te papildu mēslošanas reizi attiecīgi. Jo katra novirze no šie slāpekļa optimuma ir ražas zudums vai arī neekonomiski izmantots slāpeklis konkrētajā sezonā. Nu, labi, tu pieminēji, ka ir ļoti svarīgs šis otrais slāpekļa papildmēslojums, bet, piemēram, es tagad skatītos prognozē un skatos, ka nekādu lietu nerāda. Uz visu iespējams pat atlikušo sezonu. Nu, ko man darīt? Man teikt, visu uzreiz likt vai kā vislabāk šo izvērtēt? Visu uzreiz noteikti, ka nē, tāpēc, ka, kā teicu, ir jākontrolē tas, ko augsne piedāvā šajā brīdī un kādas ir iespējas mums papildināt, bet nav jāskatās tikai uz nokrišņiem. Ļoti būtiski ir izvērtēt tieši šo te augsnes mitrumu konkrētajā sezonā, jo katrai no augsnes grupām ir noteikti savs mitruma kapacitāte. Un vēl ir svarīgi izvērtēt šo te gaisa mitruma attiecību augsnē. Kā jau iepriekš mēs runājam, par to ļoti svarīgi, lai augs ir pilnvērtīgi attīstījis šo sakņu sistēmu. Ja viņam ir liela sakņu sistēma, tad vēlākais sausuma periods vai bezlietus periods, es teiktu vairāk tā, viņam nav bīstams. Un mēs droši varam braukt uz lauku un mēslot augus, barot augus, jo būs sakņu sistēma pietiekami liela, lai tiktu klāt pie barības vielām un arī šī te mitruma. Un viņi varēs izmantot to mēslojumu daudzumu, kas tiek iedots. Par to, kāda ir minerālu mēslu šķīdība sausos apstākļos un pieejamība augiem, es domāju, mēs runāsim nākošajā reizē. Nu, ko ar otriem ziemājiem, ko ar ziemas rapsi? Nu, braucam uz lauku, paskatīsimies, kā rapsis izskatās šogad. Braucam. Nu, ko, Ilona, šodien mums te zaļais paklājs, ne? Nu, jā, izritināts, sagaida mūs. Nu, ja mēs runājam par rapsi, tad principā šobrīd no mēslošanas slāpekļa viss uz lauka jau jābūt izdarītam.
Tad rapša mēslošanas darbi, tu saki, kad ir beigušies šogad, ja mēs redzam, ka viņi ziedas sprākst ārā jau, jā? Tieši tā. Šogad viņi ir beigušies. Bet, ja es tomēr gribu vēl kaisīt, nav pa vēlu tomēr, vai nu kā tur ir? Nu, šobrīd ir pats pēdējais brīdis, bet ļoti svarīgi ir arī izvērtēt to, ka šobrīd un arī pa lieldienām bija ļoti labs šis te siltuma nodrošinājums un mitruma nodrošinājums augsnē. Un ļoti labi nāk ārā slāpeklis no augsnes, labs augu piedāvājums. Līdz ar to ļoti svarīgi izvērtēt, cik augos šobrīd jau ir iekšā slāpeklis un nepārbarot augus. Jo, ja augs ir pārbarots, viņš ir sulīgs, garšīgs gan slimībām, gan kaitēkļiem. Nu super, tad lai mums izdodās visu aizvest līdz galam, līdz rudenim. Tikko redzējām, kas notiekās ar lieliem manevriem, jeb mēslošana ar makroelementiem, bet tagad iesim dziļumā. Un par to, kas notiekās ar mikroelementiem, man vislabāk varēs pastāstīt man kolēģi Sandra. Čau, Sandra! Čau, Rudolf! Paraugus vāc? Jā. Noskaidrosim, kas lācītim vēderā, jeb kas notiek ar barības elementu nodrošinājumu augos. Kas tam šogad notiekās, ko rāda lapa analīze? Nu, zin kā, šis pavasaris ir ne jau interesants, bet ziema ir bijusi tāda, kāda tā ir bijusi, un augiem nav bijusi iespēja šajā gana siltajā ziemā atjaunot savus resursus, un principā mikroelementi ir praktiski ar ļoti, ļoti zemu nodrošinājumu. Tas, ja mēs skatāmies tā kā iepriekšējā pavasari, kur atkal varža bija krietni zemākā nodrošinājumā, jo ziema bija bargāka, tad šajā pavasarī principā visi būtiskie mikroelementi ir trūkumā. Nu, tu domā, tas deficīts tāds izlietas tieši dēļ tām lieliem temperatūras svārstībām šogad? Nu, deficīts lielākoties pavasarī uzrādās dēļ tā, kad ziema bija maiga, nebija barga, augs turpināja veģetāciju un principā savas rezerves turpināja tērēt. Un līdz ar to pavasarī mēs redzam šo zemo nodrošinājumu. Ar cekot, dabūšu rezultātus jaunākos ar visreālākiem tiem deficītiem, un tad es varu attiecīgi koriģēt to savu mēslošanas plānu uz priekšu, jā? Jā. Un tas ir būtiski saprast, ka šajā gadā mēs par mikroelementiem vairs nediskutējam, tie ir ļoti vajadzīgi, tāpēc arī jarei šie suspensijas koncentrāti, kas ir gan ziemas rapsim, gan graudaugiem, nodrošina pilnīgu šo mikroelementu nodrošinājumu, tas, kas tieši ir vajadzīgs tā kā akūtā straujas attīstības fāzē, kāda ir tagad īstenībā. Pa temperatūrām skaidrs, bija krasas svārstības, bet piemēram, tagad sausums uznāks. Mums ir jāk tos mikriņus dot? Noteikti ir, jo ja nav labi paēdis augs, tad attiecīgi viņš nevar spēt neražot hormonus, neattiecīgi izturēt kaut kādu sausuma vai augstuma periodu. Protams, mums palīgā nāk biostimulanti. Arī šogad Jara piedāvā šo iespēju, piemēram, optinoju mēs varam lietot kopā ar herbicīdu, kas arī ir stress augiem, tādējādi palīdzēt. Un, protams, mums ir arī Optivī produkts, kurš attiecīgi palīdz uzņemt šīs barības vielas, ja tieši tajā situācijā, kad būs sausums vai būtu kaut kāds augstuma vēl periods, augs ar sakņu sistēmu nevar uzņemt šos barības elementus. Arī tādas iespējas ir. Nu, var sakot, esat nodrošinājušies priekš visām situācijām, kuros gadījumos būs par augstu vai par karstu, un arī pat sausuma gadījumā mēs esam gatavi tam, jā, ar mikroelementiem pareiziem. Jā. Un pa kviešiem skaidrs, bet kas ir rapsi? Kā tur ar mikroelementiem? Rapsi ir praktiski identiska situācija. Arī barības elementu nodrošinājums ir zems, izteikti boram, jo tas arī vairāk izskalojas no augsnēm. Un šobrīd arī būs augstuma periods, un šeit mums ir Flostrel, piemēram, produkts, kurš satur gan fosforu, gan boru, attiecīgi, lai stimulētu šo reproduktīvo sistēmu, un rapsis pirms ziedēšanas ir jau gatavs, jo arī tā fāze ir ārkārtīgi prasoša pēc barības vielām, un papildus arī stimulē kā biostimulants. Bet agrākās šķirnes jau zied, kādu tuliņu ziedēs, kādu jau tiešām jau diezgan smuki jau zied. Nav tā, ka pa vēlu? Principā līdz ziedēšanai pirmos, kamēr mēs ziedus redzam, vēl ir atļauts lietot dažādus produktus, bet principā līdz ko rapsis zied, tev ir jābūt jau paspējušam izdarīt šo darbu pirms ziedēšanas, jo
rapsim arī tīpaši jāsaprot, ka caur ziedlapām, ja mēs kaut ko smidzinām caur ziedlapām, rapsis šo barības elementus nekādā veidā no ziedlapām neaizsūta atpakaļ uz augu. Tad tas arī tā kā ekonomiski nav izdevīgs smidzinājums. Nu, skaidrs, līdzīgs tās kā Ilonē. Tur ar makroelementiem arī viss darbs ir beidzies, ar mikroelementiem izklausās tieši tas pats. Pēdējā, jā, Latgalē vēl Vidzemē vēl varam paspēt, bet iespējams Kurzemē kaut kur jau ir par vēlu. Labi, gaidām rudeni. No makroelementiem mēs izgājām cauri, par mikroelementiem arī iegājām īstenībā diezgan dziļi. Un it kā šķistu, ka varētu gaidīt rudeni un viss tā kā būtu skaidrs. Lūk, bet īsti tā mēs nevaram darīt. Tomēr ir diezgan daudz nezāles un par tām te būs ko teikt. Šis noteikti nav labi tas, ko mēs redzam laukā. Tā kā iesim cauri un skatīsimies, ko mēs te varam darīt un vai mēs te varam kaut ko darīt. Nu lūk. Nedaudz paiet pa lauku, īstenībā nezāles nebija baigi grūti atrast. Tad ir gana daudz divdīglapu nezāles, lai gan ar visu to, ka lauks ir smidzināts rudens periodā. Pirmkārt jāsaprot, vai mēs esam rudens periodā kaut ko darījuši, vai esam herbicīdu likuši vai nelikuši. Tās mums attiecīgi pavērs iespējas, cik mums noslogots būs tas pavasaras skrējiens, cik ātrums to herbicīdu jāskrien uz lauka. Tas ir pirmais faktors. Teiksim tā, ja rudenī nav nekas darīts, tad attiecīgi mums vajadzēs daudz straujāk jau domāt par herbicīdu lietošanu pavasarī. Ja ir darīts, tad mēs bišķi savu laiku esam nopirkuši. Otrs būtiskais faktors ir saprast, kas darās ar viendīglapu nezālēm. Šeit staigāt pa lauku mēs kaut kādas skarenes atradām, rudusmilgi arī kaut kur vairāk laukumalās, bet daudz maz lauks vidū iekšā tīrs. Bet viendīglapi būs tie, kas dzīs jūs uz priekšu reāli to herbicīdu ārā uz lauka, jo viendīglapi tā nezāle, kur mēs vispār nedrīkstam atļauties pāraudzēt. Tur mums laiks vispār nepiedos, ja mēs kaut kādā veidā mēģināsim pārvilkt tālāk to herbicīdu smidzinājumu un attiecīgi uz vēl sarežģītākām viendīglapu sugām pilnīgi noteikti. Viendīglapi, rudzesmilgas, kurā gadījumā lāčaus, nedod dievs airens vēl. Skatāmies, ja tās nezāles parādās, tad herbicīdu smidzinājums noteikti jāizvēlās uzreiz ar to darbīgo vielu, kas kontrolēs viendīglapus. Ja? Mūsu gadījumā tas ir pamatā uz piraksulu un bāzētie produkti. Un tajā brīdī veicam šo herbicīdu smidzinājumu. Tā kā nepāraudzējam to savus viendīglapus. Bet, kas ir interesanti, staigāt pa lauku, te ļoti foršas divdīglapu nezāļu fons parādās. Mums ļoti daudz sārtās panātras, ir nenormāli daudz ķerāņu madaras un daudz kur vietām pudros gandrenes lien laukā. Es gribētu teikt, tas ir tāds burtiski klasiskākais piemērs vispār Arileks aktīvi darbīgajai vielai. Tas ir zinām, kad lielas ķerāņu madaras un sārtās panātras labāk nekas nesalocīs par Arileks aktīvu, ja metilhaloksifēnu. Kā skatāmies, no kuriem kortevas produktiem mums viņš ir sastāvā un izvēlamies to produktu, lai smidzinātu. Un kas ir bonus, šī gadījumā arī pat ar lielām ķerāņu madarām vai arī lielām sārtiem panātrēm, mēs varam diezgan viņus paaudzēt arī lielākas. Tas nav vajadzīgs, bet tomēr mēs esam nopirkuši laiku, ja mēs pat diezgan vēlāk lietosim šos te produktus, nav problēmas. Mēs viņus salocīsim arī ļoti, ļoti liels. Ķerāņu madaras līdz celim liels salocīsies tā, ka nemaz nemetās. Un kas ir forši, kad no Arileks mēs jau 24 stundu laikā redzēsim jau pirmās nezāļu vīšanas pazīmes, kas iedod jau uzreiz jau vizuāli patīkam to komfortu, kad herbicīds strādā. Un tā atšķirība no citiem pavasariem, ka tiešām šobrīd ir mitrums un izstāsta, ka viņš pat būs vēl. Bet tas arī nozīmē to, ka arī būs nezāles. Ja tajā brīdī likās, ka rudenī esam visu izdarījuši, tad, protams, pavasarī šīm siltajām temperatūrām un gan augsto mitru mums ir diezgan labs nezāļu fons, kas jau dīkst virsū. Tā kā atpūsties gluži nevarēs, domājam par herbicīdiem, skatāmies, kāds mums tas herbārija fons ir laukā un mēģinām izdarīt pareizo izvēli attiecībā uz herbicīdu. Bet tagad es jūs aicinu uz kūku. Kūka brokastīs? Ja ir labi pastrādāts, tas ir tikai un vienīgi normāli. Šodien projektam Agronoma brokastis aprit 5 gadi. Viss sākās, ka gana vienkārši projekts, bet skat, kur esam izauguši. Šefpavāra Agronoma brokastu komandas laikā ir palikušies nemainīgi. Kā viens no tiem kompānija Jara, kompānija Korteva, kā arī, protams, kompānija Agrikons. Lai jums veiksmīga šī kopā būšana un lai veiksmīgs arī pārējās epizodes.